vienkārši šaujam gaisā. Maika tēva. Ko nozīmē uzbūvēt kuģi? Kuģi? Nu, tas ir nozīmē negulēt nakts, negulēt 7 nakts. Jāstrādā ar visādiem šitādiem būvdarbu vadītājiem. Es tevi redzu! Jā, pilns ar bērniem apkārt, bet, nu, nozīmē tas ir tāds, kad no darba atbrauc mājās uz darbu, bet tas tā patīkam. Tu nogursti, bet tu no rīta atkal vari braukt uz savu darbu un zināt par to, ka tu vakar atkal brauksi un tu varēsi taisīt. Tas tāda nepieciešamība. Sēsdiena īstenībā ir tikai tas, nu tā, pati braukšana. Varbūt man personīgi vairāk patīk tieši šis process. Sēsdiena tas ir kā noslēgums. Patīkam, tu tā kā atpūties tur uz tā plostē. Protams, jau sēsdiena no rīta vēl arī iesaku, ja skatītāji nāk, jā, tad iesaku arī iet pastīties no rīta. Kad mēs sākam, kad mēs stelējamies, jo neviens jau šito nevar visu aizvest vienā reizē. Mēs aizbraucam, mēs tur jau nogruntējamies jau laicīgi pirms. Jā, un principā mēs pavadām visu dienu pie ūdens. Tā. Lieliski. Fantastiski. Galvenais laivas būvnieks, inženieris. Kādas problēmas būvējot laivu rodās? Darba spēks. Trūks darba spēks. Pašu darba spēks vai kolēģi? Ļoti labi redzat, ko viņi dara. Viņi runā pa telefoniem, viņi filozofē. Organizētība it kā ir no manas puses, bet šādus cilvēks, mākslinieks, nevar savākt. Tas nav iespējams. Nevar savākt. Šito nefilmējam, tad tiesim pie kaimiņiem pēc dēļiem, ko mums vajag laivai. To varbūt nefilmē. Jāsagādā visi tie dekori, materiāli un jārada tā aina kopskatā, kā tas būs. Jo viens ir tas, kā mēs redzam tās figūras un to kuģi tepat mājas dārzā, otrs ir kā izskatās uz melnās lielupas fona. Līdz ar to mums tā visi tie tērpi iegāde un noformējums. Jā, tas ir sieviešu pleciem vizuālais mākslas departaments, varētu teikt. Lieliski, man šitādāja brauksim arī. Mārutis Grasmanis vadībā. Mans rociņš tā arī. Kā jūs komandu nokomplektējāt? Es jau uzkāpu augstā. Saidies pameklēt, jā? Nu, kas tā pa komandu? Saidies pameklēt. Te jau ir skatītāji vairāk nekā darītāji. Te tribīnas varētu uztaisīt. Skrūvē. Demongo. Skatās tikai. Tētiņi paņems to dēlu, viņa aiznesīs uz turien, neko viņam neizdarīs un nesīs atpakaļ to dēlu. Mums 8 gadu ir pieredze, ka mēs šitā taisam 6 paku, salīmējam, un tad mums ir elementi, un tad mēs kraujam, kā mums vajag, cik garu, cik īsti, cik platu, tad no šitiem mēs no tā izriet, jā, vispārējais tādu te. Vēl vienu? Tā kaut kā. Tad mēs viņus testējam ļoti ilgi, mēs kādu nedēļu testējam. Mēs testējam, jā. Tad mēram tā, jo, nu. Valds, piemēram, vakar 2 reizes jau iegāzās šitais mums testēšanas basēns. Tas ir testa basēns, reku šitā ir testa laipa. Šī ir, mēs apsēžamies, un tad pēc tam liek iekšā, un tad tā, eku. Pēc mūsu aprēķiniem viņi nedrīkst iegrimt, nu, pusotru paku ir... Ir apmēram spiediens no, nu, cik nāk spiediens no virs kaut kāds, nu? Ja ir vairāk pa 2, mēs pārreikinām, mēs līmējam vēl un... Jā, šitās reiz mēs pārstrādātu to tehnoloģiju. Pārstrādājam. Man jau šobrīd ir tāda bezcerība uznākusi, kad es vairs ne uz ko neceru. Nu, nenogrīt. Ja te nebūs rezultāti, tad nekas te nebūs. Nekāda atraktīvākā, nekas te nebūs. Ģimenē kādas problēmas vai...
bija tas dēls.